Sveicieni, jau otrajā pirmā modeļa nodarbība, un tā būs veltīta tēmām, elementiem saistītiem ar sociālā uzņēmuma izveidi, gan tādā vispārīgā starptautiskā kontekstā, gan arī Latvijas kontekstā. Otrajā nodarbībā mēs aplūkosim tādas 3 tēmas: sociāla uzņēmuma juridiskās formas, sociāla uzņēmuma pārvaldība un ieguldījumi, jeb resursi jūsu sociālajā uzņēmumā, kas var palīdzēt jums spērt pirmos soļus vai arī turpināt attīstīt jūsu ideju. Un sāksim ar sociālā uzņēmuma juridiskām formām. Neliels ieskats dažu Eiropas valstu pieredzē. Sociālo uzņēmumu juridiskās formas dažādās valstīs var būt atšķirīgas, un izvēlētās pieejas izriet no pastāvošās labklājības sistēmas, tiesiskā regulējuma, tradīcijām un nevalstiskā sektora attīstības konkrētajā valstī. Jā, ir valstis, kas ir izvēlējušas nodrošināt regulējumu, oficiālo definīciju, kritērijus, un ir arī valstis, kurām nav speciāla regulējuma, likuma, un sociālie uzņēmumi tajās var izvēlēties jebkuru oficiāli pieejamu juridisko formu. Valstīs, kur ir plaša juridisko forma un dažādība, reģistrējot sociālo uzņēmumu, ir jāizvērtē tās nosacījumus un jāizvēlās piemērotāko veidu savai sociālās uzņēmējdarbības ideju modelim, ņemot vērā tādus aspektus kā nodokļu režīms, gada pārskats, pārvalde un tam līdzīgi. Piemēram, Īrijā sociālajiem uzņēmumiem, kur nav atsevišķu regulējumi, nedz arī oficiālās definīcijas, tie darbojas vispār pieņemtajā kārtībā. Un reģistrējot biznesu, jāizvēlas kādu no esošajiem juridiskajām formām, piemēram, uzņēmums ar ierobežotu garantiju, ja, ar labdarības statusu. Savukārt Itālijā, ja, kur sociālās uzņēmējdarbības attīstība ir viena no garākajām vēsturēm, ir izveidots advocēts tiesiskais regulējums ar skaidrām definīcijām, kritērijiem un citiem būtiskiem aspektiem. Un sociālās uzņēmējdarbības sektoru Itālijā galvenokārt veido SIA, jeb LTD un sociālie kooperatīvi. Un kopš nesena laika pēc likuma grozījumiem arī bezpeļņas organizācijām ir iespēja klasificēties kā sociāliem uzņēmumiem. Pašlaik Itālijā ir viena no lielākajām juridisko formu un dažādībām, kas no vienas puses sniedz plašākas iespējas sociālai uzņēmējdarbībai un iespēju izmantot dažādus modeļus. No otras puses tas var būt izaicinoši, lai uzsāktu attīstīt savu sociālās uzņēmējdarbības ideju. Un tādā valstī kā Spānijā sociālā uzņēmējdarbība tiek skatīta plašāka tvērumā, kā sociālā ekonomika arī ar juridisku atzīšanu likumā, kas ietver dažādu saimnieciskās darbības un organizācijas veidus ar sociālo un uz solidaritāti orientētu mērķi. Sociālais uzņēmums šajā gadījumā ir daļa no sociālās ekonomikas. Tomēr pēdējos gados tiek apsvērta arī tāda perspektīva, ka sociālai uzņēmumi ir kas vairāk nekā sociāla ekonomika. Savukārt Latvijas gadījumā tā situācija, tā pieredze ir vienkāršāka un saprotamāka, ja, un ja mēs runājam par sociālo uzņēmējdarbību kā procesu vai konceptu vai atsevišķu projektu, tad tas ir sastopams dažādās juridiskās formas,
kā atsevišķi projekti, biedrības, nodibinājumi, kā SIA ar atsevišķu aktivitāti, kā personīgas iniciatīvas. Ja? Bet taču, ja mēs runājam konkrēti par sociālo uzņēmumu, kā juridisko vienību, tad Latvijā kopš 2018. gada darbojas sociālā uzņēmuma likums, kas nosaka, ka sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, jeb SIA, kas atbilst noteiktiem kritērijiem un ir ieguvis sociālā uzņēmuma statusu. Respektīvi SIA ar sociālā uzņēmuma statusu un kas veic komercdarbību ar labvēlīgu un nozīmīgu sociālu ietekmi. Un sociāla uzņēmuma statusa iegūšana SIA ietveros nodrošina iespēju piekļūt un izmantot Eiropas Savienību fondu finansiālām atbalstam, ja, ko nodrošina Altuma un Labklājības ministrija. Un vēsturiski sociālajie uzņēmumi Latvijā ir attīstījušies no nevalstiskā sektora. Arī šodien eksistē biedrības, kas izteno sociālo uzņēmējdarbību, nevalstisko organizāciju ietveros, nereģistrējot SIA ar sociālo uzņēmumu statusu. Ja? Faktiski tie ir de facto sociālie uzņēmumi. Lai iegūtu sociālo uzņēmuma statusu, vai nu dibinot jaunu SIA, vai jau esošajiem SIA ir jāievēro 5 sociālā uzņēmuma likumā noteiktus kritērijus. Pirmais, SIA statūtos, jeb uzņēmuma pamatdokumentā jābūt definētam sociālajam mērķim kā vienīgam mērķim. Otrais, uzņēmuma īpašnieki ir vienojušies par sociālā statusa iegūšanu. Trešais kritērijs, īpašnieki nesadala peļņu dividendēs, bet novirza to sociāla mērķa sasniegšanai, darbības nodrošināšanai vai ieskaita speciālā rezerves fondā. Jā, fiksējot šo informāciju vai nu protokola vai statutos. Jā. Ceturtais kritērijs pārēdz to, ka uzņēmumā ir jāalgo, jānoturbina vismaz viens algots darbinieks ar darba līgumu. Un visbeidzot, pēdējais kritērijs paredz to, ka uzņēmumā ir noteikta iekļaujošā un demokrātiskā pārvaldība. Ja? Tas nozīmē, ka uzņēmuma valdē, ja, to sauc par izpildu institūciju, vai padomē, jeb pāraudzības institūcijā ir iesaistīti mērķu grupas pārstāvji. Ir iespējams arī tāds variants, ka ir izveidota konsultatīva institūcija, jeb konsultatīva padome, un tajā ir iesaistīts mērķu grupas pārstāvis vai mērķu grupu pārstāvošā biedrība, nodibinājums vai arī konkrētās nozares eksperts. Protams, visiem 5 kritērijiem jābūt dokumentāli apstiprinātiem. Par sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu un statusa piešķiršanu Latvijā ir atbildīga Labklājības ministrija. Tāpēc pēc tam, kad SIA ir nodibināts un statuti un citi dokumenti pielāgoti sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas kritērijiem, ir jāizpildā Labklājības ministrijas pieteikuma anketu. Ja, jāpievieno visi nepieciešami dokumenti un attiecīgi jāiesniedz. Un pieteikuma anketas paraugu un detalizētu informāciju par tās aizpildīšanu var atrast Labklājības ministrijas mājaslapā. Vairāk un detalizētāku informāciju jūs varat iegūt apmeklējot Labklājības ministrijas mājaslapu, noskanējot ekrānā redzamo QR kodiņu. Attiecībā uz sociālā uzņēmuma mērķi Latvijas kontekstā par populārākajiem mērķiem, mērķu piemēriem un darbības jomā mēs esam runājuši jau pirmajā nodarbībā.
tas, kas būtu vērtīgi un svarīgi zināt, ja, tas, lai labāk būtu, vieglāk un labāk orientēties, tad Latvijā sociālajie mērķi ir iedalīti 3 kategorijās, ja, un tās ir sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātība, ja, tā saucamie darba integrācijas uzņēmumi, tad ir sociāla labuma sniegšana noteiktam sabiedrības grupām, tas skaita riska grupām, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, sniedzot pakalpojumus vai ražojot viņiem specializētās preces, sniedzot materiālu palīdzību un tam līdzīgi. Un tad ir kategorija, uz kura attiecās citi sociālie mērķi, un tie parasti ir vērsti uz plašāku sabiedrību. To nevar attiecināt uz vienu vai vairākām konkrētām neaizsargātām grupām, bet, piemēram, tā ir vides, dabas aizsardzība, dzīvnieku aizsardzība, labdarības veicināšana, pilsētvides attīstības. Būtībā, jebkāda ar sabiedrību saistīta problēma, ko jūs varat risināt ar biznesa instrumentiem. Un attiecībā uz sociālās atstumtības riska grupām, tad ministra kabineta noteikumos ir definēti konkrēti darbības rādītāji un nosacījumi, ko jāievēro, kā arī ir definētas 13 sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Ņemot vērā to, ka sociālais uzņēmums ir SIA ar šo te sociālā uzņēmuma statusu, tad papildus sociālā uzņēmuma likumam tam ir jāievēro arī komerclikuma nosacījums, ka arī tie likumi un normatīvie akti, kas attiecās uz sociālā uzņēmuma konkrēto darbības nozari. Un papildus sociālam uzņēmumam ir saistoši arī ministru kabineta noteikumi par sociālā uzņēmuma darbības organizēšanu, kritērijiem, mērķa grupas iesaistīšanu vai atbalsta piešķiršanu. Un es teiktu, ka uz šiem ministru kabineta noteikumiem ir jāskatās kā uz tādu labu, nepieciešamu informācijas avotu un resursu. Un runājot par atskaitēm, tad papildus gada finanšu pārskatam, ko ikgadēji katram uzņēmumam jāsniedz valsts ieņēmumu dienestam, sociālam uzņēmumam katru gadu ir jāsniedz Labklājības ministrijai pārskatu par savu darbību. Un šīs pārskats ir nozīmīgs, lai veidotu apkopojumu par nozari, ja, statistikas datiem, tendenciju par Latvijas sociālā uzņēmējdarbību. Gan arī sekotu tam, vai sociāla uzņēmuma kritēriji tiek ievēroti. Un savukārt sociālām uzņēmējiem tā ir iespēja sniegt priekšlikumus nozarei vai dalīties ar saviem izaicinājumiem un idejām. Lai labāk orientētos sociālajā uzņēmējdarbībā, ir svarīgi saprast sociālā uzņēmuma atšķirību no citām juridiskām vienībām, biedrībām, asociācijām, labdarības organizācijām un tradicionālajiem uzņēmumiem. Tas palīdzēs arī jums izprast un izvēlēties kādu varbūt sociālos uzņēmējdarbības modeli veidot. Un esam priekš jums apkopojuši tabulu par atšķirībām Latvijā. Atšķirībā no jebkura cita uzņēmuma vai biedrības nodibinājuma sociālā uzņēmuma primārais mērķis ir sociālā misija, risināt kādu svarīgu sociālo sabiedrības vai vides problēmu. Un tā sociālais mērķis ir arī skaidri definēts. Savukārt tradicionālie uzņēmumi vai biedrības var arī īstenot sociālo misiju, bet
bet kā daļu no savām aktivitātēm, savām darbībām, kā atsevišķu projektu. Respektīvi, visas minētas juridiskās vienības var iztenot sociālā uzņēmējdarbību, bet bez sociālā uzņēmuma statusa. Vērtīgi ir arī zināt, saprast, ka sociālai uzņēmumi juridiski nav labdarības organizācijas. Ja? Labdarības organizācijas ir bezpeļņas organizācijas ar sabiedriskā labumu statusu un ir atkarīgas no finanšu līdzekļu vākšanas aktivitātēm. Piemēram, Latvijā tie ir Ziedot LV. Protams, ka sociālais uzņēmums var veikt kādas ar labdarību saistītas aktivitātes, taču tam jābūt peļņas kustošam un novirzītam to sociālajam mērķim. Piemēram, Latvijā ir labdarības veikalu tīkls Otrā elpa, kas savu peļņu novirza bērnu slimnīcai. Un runājot par peļņu, komerciālā darbība, ja jebkurš cits uzņēmums tiecās uz peļņas sadali saviem īpašniekiem un akcionāriem, tad sociālajam uzņēmumam tā veido lielāku daļu no ienākumiem. Sociālais uzņēmums darbojas pēc biznesa principiem, lai nodrošinātu uzņēmuma pastāvēšanu, ekonomisko jeb finansiālo iespēju, algas maksāšanu un arī sociālā mērķa sasniegšanu. Savukārt biedrības nodibinājumi pēc būtības nedrīkst gūt peļņu. Protams, tie var gūt ienākumus no projektiem, no ziedojumiem, no fondiem, taču likums atļauj NVO veikt saimniecisko darbību kā papildarbību ar nosacījumu, ka ieņēmumi nepārsniedz 50% no ikgadēja apgrozījuma. Kā papildus iespēju sociālais uzņēmums var piesaistīt ārējo atbalstu, sponsori, valsts vai Eiropas fondu programmas, granti, taču patstāvīgā saimnieciskā darbība ļauj sociālam uzņēmumam būt brīvākam un elastīgam, jo ārējais finansējums var ierobežot izdevumu veidus. Ja nepieciešams, iepauzējiet video un izpētiet tabulu ar šīm te pamat atšķirībām. Un, protams, ja ir kādi jautājumi, tad dodat mums ziņu. Sociāla uzņēmuma pārvaldība. Un ņemot vērā to, ka šo kursu ir veidojusi starptautiskā komanda, tad nākamos 2 slaidus, tie būs pārvalde, tā būs pārvalde un tie būs statuti. Es jūsu informācijas paplašināšanai pieminēšu gan vispārīgā veidā, gan arī Latvijas kontekstā. Neatkarīgi no tā, kurā valstī jūs dibināsiet sociālo uzņēmumu vai tajā, kur ir konkrētais speciālais likums, kas regulē sociālo uzņēmumu, vai tajā valstī, kur tāds likums nav, no paša sākuma ir vēlams pārdomāt un izveidot pārvaldības struktūru. Un, lai jums būtu atbalsts, plānojot uzņēmuma stratēģiju varbūt no vairākām pusēm, ir svarīgi izveidot valdi vai padomi, iesaistot tajā mērķa grupas pārstāvji. Un tādā veidā nodrošināt arī iekļaujošu un demokrātisku pārvaldi. Kā mēs atceramies no iepriekšējās nodarbības, tas ir viens no sociālās uzņēmējdarbības pamatprincipiem, ko vajag ievērot. Latvijas gadījumā viss ir vienkāršāk, dibinot sociālo uzņēmumu, viens no kritērijiem ir valdes padomes vai konsultatīvas institūcijas izveide. Šis te mērķa grupas iesaistīšanai, tā ir obligāta prasība. Veidojot šo apmācību kursu, esam iekļāvuši arī jautājumu par statutu nepieciešamību sociālajiem uzņēmumam, jo katrā valstī tā situācija un prasība ir atšķirīga, un gadījumā, ja kādā no Eiropas valstīm statuti nav obligāta prasība, tad mūsu ekspertu komanda iesaka uzņēmējdarbības iesācējiem
sagatavot statutus un iekļaut tajos informāciju par savu sociālās misijas nolūku, rādīto sociālo ietekmi un tas sasniegšanas veidiem. Jo, piemēram, saņemot Eiropas Savienības fondu finansēto atbalstu, tā varētu būt obligāta prasība. Ja? Un Latvijas gadījumā atkal viss ir daudz vienkāršāk, ja, kā mēs jau ieminējāmies pie kritērijiem, reģistrējot uzņēmumu, pie dibināšanas dokumentiem nepieciešams iesniegt statutus un definēt tajos sociālo mērķi. Ieguldījumi, jeb resursi jūsu sociālajiem uzņēmumam. Un es sākšu ar to, ka pirmais, pieejamākais un arī svarīgais resurs esat jūs pati. Jā, jo sociālā uzņēmuma dibināšana, kā jebkura cita uzņēmuma dibināšana, prasa piepūles, informāciju, tāpēc veltiet laiku, resursus un ieguldiet sevi. Pilnveidojiet sevi, lai iegūtu gan atbilstošu informāciju, nodrošiniet sev atbilstošās prasmes, zināšanas, meklējiet piemērotu atbalstu, veiciet interesējošo vai neskaidru jautājumu izpēti, iedvesmojieties no citām sievietēm, meklējiet līdzskaitniekus, jo jau pašā sākumā ir svarīgi nodrošināt to, ka jūsu biznesa ideja ir dzīvot spējīga tam, lai mācētu piesaistīt savu auditoriju, atbalstu, rast risinājumus dažādām situācijām, saprast to arī finanšu pamatlietas. Ja pirmais resurs esat jūs pati, tad nākamais solis un ieguldījums varētu būt darbinieku piesaistīšana. Ja? Taču, ja sociālo uzņēmumu veidojat pati vai attīstāt ideju pati, pārdomājiet par iespēju piesaistīt citus, kas var palīdzēt jautājumos, kas jums varētu būt mazzināmi vai nezināmi. Ja? Un šeit sākuma posmā varētu būt arī noderīgi tīkloties ar cilvēkiem. Bieži vien ir tā, ka īsa saruna ar kādu pieredzējušāku cilvēku varētu būt daudz efektīvāka nekā lasīt dokumenta bluķus, ja, garos tekstus. Ja plānojat algot darbiniekus, tad jums būs jāievēro dažādus likuma noteiktus nosacījumus. Ja? Līdz ar to iesakām izstrādāt personāla politiku. Ja? Nav obligāti rakstīt karus, tekstā, bluķus, ūdeņus rakstīt. Tas var būt arī Excel fails, kurus saliekat, teiksim, gan nodokļus, gan piemēram, veselības pārbaudas un kādas citas lietas. Ja? Un jo īpaši svarīgi tas varētu būt, ja jūs algojat cilvēkus ar invaliditāti, ja? Un tad, kuriem ir jānodrošina noteiktus darba apstākļus. Ja pagaidām nevarat atļauties vairākus darbiniekus, apsveriet iespēju piesaistīt brīvprātīgos. Ja? Bet es uzsveršu, ka Latvijas gadījumā brīvprātīgie nevar būt saistīti ar uzņēmuma pārvaldi, grāmatveidību, kā arī uzņēmuma pamatfunkcijām. Un, ja nepieciešams atrast brīvprātīgos vai darbiniekus, jūs varat sadarboties ar nodarbinātību saistītajām organizācijām, programmām vai nozares asociācijām vai izglītības iestādēm. Ja? Tādā veidā jūs atbalstīsiet arī savu kopienu vai sabiedrības grupas, kuras meklē darba pieredzi un darba iespējas. Un tā ir, protams, Nodarbinātības valsts aģentūra, tā ir mājaslapa Praks.lv un citas iespējas. Lai spērtu pirmo soli, lai izveidotu savu uzņēmumu, lai attīstītu savu ideju,
sievietēm ne tikai nereti ir nepieciešams atbalsts. Un šajā slaidā mēs esam apkopojuši informāciju par nozīmīgākajām organizācijām un noderīgākajām atbalsta iespējām, kas tiešā vai netiešā veidā domātas sociālajiem uzņēmumiem, vai arī atbalstu, kas paredzēts tieši sievietēm. Ja lielos vilcienos, tad sociālajiem uzņēmējiem ir iespēja saņemt grantus, nodokļu atvieglojumus, piemēram, uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumi atsevišķiem ar saimniecisko darbību un nesaistītiem izdevumiem. Tād ir iespējams saņemt pašvaldību atbalstu, kā piemēram nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus. Ir iespēja piesaistīt brīvprātīga darba veicējus, bet tikai tādām darbībām, kas nav saistītas ar uzņēmumu pārvaldību, grāmatvedību vai uzņēmuma pamatfunkcijām. Ir iespēja saņemt dāvinājumus un saņemt arī cita veida atbalstus. Šobrīd populārākie atbalsta veidi ir Altuma granti, sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai. Tad ir arī New Door akcelerators, ir arī Reach for Change inkubācijas programma, Ideju kaus, grants sievietēm She is Next, darba vietu subsīdijas. Un ir arī laba ziņa, ka atbalsta mehānisms Altuma grants ir paredzēts arī jaunajā finansējuma periodā, un ir plānots, ka grantu programma tiks izsludināta šī gada pavasarī, tāpēc es iesaku sekot līdzi informācijai Labklājības ministrijas lapā, gan arī Altuma mājaslapā. Ja? Un tāpat es ierosinu iepauzēt šo video, papētīt, kas varētu būt jums saistošs, aktuāls, un arī nepieciešamības gadījumā mēs varam nosūtīt jums atsevišķu PDF failu ar šo te redzamo tabulu. Esam nonākuši līdz praktiskajam uzdevumam, kas pirmajā modulī jau ir otrais, un tas ir saistīts ar jūsu domu, ar jūsu domāšanas rosināšanu. Un tātad uzdevums ir šāds: uztaisīt īsu skici, jeb skeletu jūsu potenciālai sociālās uzņēmējdarbības idejai. Ja jums jau ir kāda konkrēta ideja, padomā, izmantojiet to. Ja nē, tad apdomājiet un noformulējiet to. Tad šo materiālu jūs varēsiet izmantot tālāk kursa gaitā to attīstīšanai. Un tātad uztaisiet šo skici, skeletu, atbildot uz 6 pamat jautājumiem. Pirmais, noformulēt sociālo mērķi savai esošai vai potenciālai sociālās uzņēmējdarbības idejai. Ja? Kad tas ir izdarīts, atbildiet uz jautājumu, kādu problēmu tas risinās. Uzņēmums vai tā ideja. Trešais, kāda būs jūsu mērķa grupa, kurai jūs piedāvāsiet pakalpojumu vai produktu? Tad svarīgs jautājums, kā jūsu sociālais uzņēmums pelnīs naudu, kā jūs gūsiet ienākumus. 5. Vai jūs izmantotu pieteiktos iespējamam atbalstam un kādam? Un visbeidzot, vai jums būtu nepieciešama konsultācija, uzsākot sociālo uzņēmēju darbību, un varbūt jūs varat arī atzīmēt, kādos tieši jautājumos. Ja nepieciešams, izmantojiet, protams, lekciju materiālus, bet, ja nepieciešams, veiciet arī papildus informācijas izpēti. Ja jums ir radušies arī jautājumi lekcijas laikā, tad lūdzu tos iesūtīt mums.
un kopā ar ekspertiem palīdzēsim jums uz tiem atbildēt. Pirms apkopot šajā nodarbībā dzirdēto, vēlos informēt, ka Latvijas sociālās uzņēmējdarbības mājaslapā ir arī pieejami materiāli, video materiāli par sociālo uzņēmējdarbību, gan arī ar to saistītām tēmām. Un es aicinu jūs izmantot šos resursus, lai vēl vairāk, vēl dziļāk noskaidrotu priekš sevim, kas tad ir tā sociāla uzņēmējdarbība. Un ekrānā esam izvietojuši 2 QR kodus. Viens attiecās uz video lekcijas no 1 līdz 9, kas ir tieši par sociālo uzņēmējdarbības būtību, niansēm, iespējām, gan arī par sociālā uzņēmuma reģistrāciju, gan arī QR kodu uz webināru, kas bija lekcija par sociālās uzņēmējdarbības būtību, un tā laika arī tika atbildēt uz auditorijas dažādiem jautājumiem. Ja? Un tad vēlāk asociācija nopublicējusi šo materiālu. Tā kā tas ir tāds vērtīgs, labi sastrukturēts materiāls, un es arī pat teiktu viegls, lai ietu tālāk sociālās uzņēmējdarbības tēmā. Un, lai noslēgtu otro nodarbību, apkoposim to, ko esam pārunājuši. Tātad, Eiropā ir daudz dažādu juridisko veidu, kādos var reģistrēt sociālo uzņēmējdarbību. Tie ir sociāli kooperatīvi, biedrības, fondi, savstarpējās palīdzības biedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību un tā tālāk. Latvijā sociāla uzņēmējdarbība kā process var notikt dažādās juridiskajās formās. Savukārt sociālais uzņēmums kā juridiskā vienība ir SIA ar iegūtu sociāla uzņēmuma statusu, kas ļauj pretendēt uz likuma noteiktu atbalstu. Un pašu vai tuvāko piedzīvotās sociālās problēmas bieži vien var kalpot par ideju sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai. Un laba ziņa ir tāda, ka jūs neesat viena ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību. Ir pieejami resursi, atbalsts sociālā uzņēmuma izveidei un attīstībai. Ja? Un tas ir ne tikai finansiālais atbalsts, bet arī cilvēciskais tīklošanās, ja, kas bieži vien spēlē lielu lomu. Paldies par uzmanību! Tiekamies nākamajā nodarbībā!